Sveicināti cienījamie futbola līdzjutēji. Runā un rāda Ventspils Sinotipa futbola virslīga. Šodien Ventspils stadionā Rīgas futbola skola viesojas pie futbola kluba Ventspils. Karlsons tur prasa bumbu nesaņem. Tagad ir piespēle vairāk uz Tīdenbergu. Un arī sodlaukumā netrāpa bumbu. Šķiet šlampi tas bija un vārtu staps jau pirmajā minūtē. Pietiekoši labi nospēlē, lai bumbu paliktu. Tīdenbergs, tur Banjāšvičs uzņem ātrumu, saņems piespēli tieši tā. Labs Ventspilnieks pēcuzkums uz tālo stābu, Siņēņikovs un Kriauklis. Siņēņikovs sita, nepiespēlēja sita trāpīgi tālajā stūrī. Pieredzējušies Ritus Kriauklis trāpījās īstajā laikā, īstajā brīdī, kā māliņš tur gāja. Šāviens bija un tagad Svērups. Nu, bet tu viens uz vienu aizbeigt nesenāks, Piļījevs tur priekšā, Svērups, sitiens uz tālo stābu. Opā! Lūkā, Ventspilnieki aizguļas un Nikita Kaļiniņš atklāja rezultātu. Ventspils vienkārši nogulēja aizsardzībā šobrīd. Vispirms jau ļāva saņemt bumbu, izdarīt piespēli ļāva. Ielenkumā vienkārši tur vairāk Ventspilnieki bija, bet interesi par Kaļiņinu neviens neizrādīja. Ieskrēja Kaļiņinu sodu laukumā. Nu, ja jau izdodās normāls sitiens, labs sitiens, tad Vācagam šeit bija diezgan sarežģīti kaut ko glābt. Stūrstens nav tāds vienkārši vārds Ventspilniekiem! Tuvu bija Ventspilnieki, ļoti tuvu, bet uzbrukums turpinās. Māliņam jāspēlē, Māliņš spēlē, būs vēl viens stūrs sitiens. Tagad Tīdenbergs apsteidz Piļījevu. Turpin tur labi spēlēt sodu laukumā. Karlsons neaizstieps līdz bumbai krīt. Svilpes nav, Karlsons neizpratnē. Uzbrukums. Daudz uzbruk Ventspilnieki. Bet nu, tā tam arī būtu jābūt. Rezultāts 1-0. Rīga spēlē viesos. Tagad iespēja pret uzbrukumam rīdziniekiem. Višņakovs. Piebremzē. Labi piespēle šeit. Sitiens būs. Ir arī. Vietā aptuveni trāpīja bumbā. Sitiena nav. Tagad būs sitiens. Pauļus netiek pie sitiena. Rečīckis! Ojojoj! Nedaudz, nu jā, un tagad bīstam spēle, protams, Rečīckim. Pirms tam nedaudz arī pagrūda mugurā. Nu, ja tiešām te trāpīja pa seju, protams, tas ir ārkārtīgi nepatīkami. Nu, nedaudz iebakstīgi gan izskatās, jā. Protams, arī Žigājevs, nē, Pauļus tas ir, bet tieši rokās. Kaļesavam varbūt tādā augstumā, ka varēja izdarīt. Grūdienu izdara sitienu un Ventspilniekiem veicas, ka lido bumbu pāri. Isājevs, Borenijāševičs, nesit Borenijāševičs, Žigājevs, Karlsons. Un noteikuma pārkāpums fiksēts, ķer galvu Ventspilnieki, strīdās Ventspilnieki. Viss soliņš kājās Ventspilniekiem, bet un Ventspilniekiem šobrīd lielākā bēda pat ir tā, ka ne tikai ir jāizsargājas. Pašiem nesenāk tikt uz priekšu. Igoram Kozlovam bija situācija, no kuras, protams, varēja arī daudz labāk sitienu izdarīt. Šis izskatījās pēc tāda, ne pēc kā īsti neizskatījās. Varēja šeit krietni bīstamāk uzsist. Nu jā, bija jāizsāks priekšā, jāmēģina arī tam galā trāpīt garām. Ja tas būtu basketbols vai hokejs, tad mēs gaidītu tūdās jau fināla sirēnu. Šeit ir nedaudz citādāk, Kriauklis nelaiž Karlsonu garām un to palaiž. Ojojoj! Kur tur bumba lēkāja? Un kā Māliņš pagūv to bumbu acis tur tomēr. Viens otru tur. Nedaudz zaudē līdzsvar šeit. Un tas bija Jemeļins, kurš darīja sitienu un šeit kaut kāds sots tie mēģināja izpildīt un zaudē bumbu Ventspilnieki. Izskatās, ka zaudē Ventspilnieki arī maču.
pēc iekļūšanas nākamajā kārtā Eiropas līgā un Varenko jāspēlē. Un būs stūrs sitiens. Viss. Ventspils var aizmirst par 3 punktiem. Ventspils Rīga nemaz nav jāizpilda šīs te stūra sitiens. Ventspilniekiem tā arī neizdevās iekarot Germana Māliņa vārtus. Vairākas reizes Vācāks glāba, bet tādu, jums atradāmies visu labu.